Arī autors un arī vēsturnieks. Un Uldi, man ir jautājums par to, vai ir iespējams, tur filmā ir vairāk stāstu, mēs zinām, šeit pie galda ir vairāk stāstu. Ir iespējams radīt tādu vienu Latvijas perspektīvu vai stāstu par vēsturi? Mūsu sabiedrība ir sašķelta, un sašķelta ir mūsu sabiedrības tieši šī vēsturiskā apziņa. Latviešiem viņa ir viena, krieviem viena, ebrejiem varbūt cita, ja? Un otra lieta ir, kā veidot šo varbūt valstisko izpratni, ja? Vai kāda ir šī kopīgā nācijas vēsturiskā atmiņa, ko mēs varbūt varam arī saukt par mītu, vai teiksim, ir teorijas dažādas, ja, lai aizstātu varbūt agrāko laiku mītus, ja, ir jārada jauni. Ja. Vai nepieciešams šis jaunais mīts? Ir Eiropas valstis, kuras ir lielākās un stiprākās par Latviju, kur ar ekonomiku ir labāka situācija nekā pie mums. Bet viņiem sabiedrība ir vairāk sašķelta, teiksim, Spānija. Pēc pilsoņu kara viņi tādu izlīgumu nav panākuši. Un tur ir gadījumi, kad viena ciemātā dzīvo ģimenes, kuri nevar noslēgt laulību savas starpā, tikai tāpēc, ka viņi pilsoņu kara karoja viena puse vai otra. Vai Grieķija? Mēs neesam Spānija, mēs neesam Grieķija. Mēs esam Latvijas valsts, kas ir dibināta kā nacionāla valsts, kas ir dibināta 18. gada 18. novembrī. Tā ir atjaunojusi savu neatkarību pēc gandrīz pusgadsimta ilgas nacistu padomju okupācijas. Un, ja runājam par mītiem, jā, mēs varam teikt, ka varbūt ir arī daudzos latviešos ir mīts, ka, pieņemsim, leģionāri cīnījušies par Latvijas brīvību. Jā, mēs varam piekrist, ka savās sirdīs viņi tā domāja, viņi uz to cerēja un tā tālāk. Bet vai teiksim, tas tā bija reāli un, teiksim, tas tā bija no naciskās Vācijas, ja skatu punkts, tas ir cits jautājums. Jūs tēvs bija leģionā. Ko viņš saka par to laiku? Viņš saka, ka tie cilvēkiem, kuriem pamata bija ideoloģija kara laika, tie bija mazākums leģionā. Vairākums bija tie cilvēki, kuri bija iesaukti piespiedu kārtā. Bet par mītiem. Būtu cita situācija, ja Latvijas valsts pastāvēšana kaut ko draudētu. Tad, ja būtu tāda ļoti radikāla ideoloģija, teiksim, tiem pašiem krieviem, ja, ka viņi ir pret Latvijas valsts pastāvēšanu un tā tālāk, bet attieksme pret otro pasaules karu nekādā veida nav saistīta ar attieksmi pret Latvijas valsts pastāvēšanu. Tā ir realitāte. Vienīga realitāte, kura pašlaik ir, un kura mēs dzīvojam. Ko jūs domājat ar realitāti? Tā ir realitāte, kuru mēs pieņēmam, jo citas nav. Pastāv Latvijas valsts? Latvijas valsts pastāv un pastāvēs. Es gan gribētu teikt, ka mūsdienās saglabājas ļoti liels apdraudējums Latvijas valstī, sākot no demogrāfiskā apdraudējuma, ka Latvijas tauta var vienkārši izmirt no latviešu kā pamatauta. Līdz arī ļoti izteiktu, saimā darbojoties, var novērot, teiksim tā, ne viss ir runājams, bet tieši ārvalstu ietekmes pieaugumu uz Latvijas politiku, uz Latvijas biznesa nozari. Ja Latvijā ir, teiksim, pagasti, kur nepieder vietējai tautai, tad mēs varam jautāt, vai te viss ir kārtībā. Teiksim, brīvību un neatkarību mēs nevaram pieņemt kā pašsaprotamu lietu. Atgriežamies pie vēsturi. Mazliet pa vēsturi. Mēs tagad skāram varbūt to vienu pusi, varbūt kaut kādus latviešu mītus. Ja? Bet ir jau arī, es domāju, daudz lielāks mīts. Ir tas mīts, kad PSRS ir tā kā atbrīvojusi Latviju. Ja? Un tas vispār mūsdienu Krievijas mīts kā uzvarētāja mīts un atbrīvotāja mīts. Jo realitāte ir kāda. Mūsdienu Eiropas, teiksim, identitāte lielā mērā tieši balstās, ko pierāda pētījumi, ja tieši uz otrā pasaules kara šo vēsturisko pieredzi un sekām. Un pamatā reāli pastāv paralēli trīs šīs atmiņu kultūras. Ja. Rietuma Eiropā dominē atmiņu kultūra, kuras centrā tātad ir nacistu piedzīvotā okupācija un holokausts. Austrum Eiropā dominē šī atmiņu kultūra, kur ir gan komunistiskā, gan nacistiskā režīma pārdzīvojumi un represijas un tā tālāk. Un Padomu Savienībā savulaik un mūsdienu Krievijā tas ir šis uzvarētāju un atbrīvotāju mīts, kur 9. mājas principā ir kļuvis par centrālo notikumu 20. gadsimta Krievijas vēsturē. Latvijā sadzīvo vismaz 2 no tiem mītiem, ko jūs nosaucāt. Tā ir problēma. Jā, es teiktu, ka problēma ir kur? Latvijas valsti 40. gadā iznīcina. Latvija pastāv de jure, bet ne de facto.
Un jautājums, ko tad mēs pieminam un kas ir svarīgi saprast? Bet viņi pastāv pavisam citā plāksnē, šī, teiksim, 9. māja svinēšana un attieksme pret Latvijas neatkarību un Latvijas valsts. Gribat teikt, tādā paralēlā pasaulē? Nē, nevis paralēli, bet cita pavisam dimensija ir pavisam cita, jā? Mitrofāno kungs, man tāds ļoti konkrēts jautājums. Jā. Vai jūs uzskatāt, ka Padomju Savienība bija noziedzīgs režīms? Jā vai nē? Padomju Savienības režīms bija noziedzīgais, īpaši sakot no 30 gadiem līdz Stalina nāvei. Pēc tam tas bija pusē liberālis, pusē represīvais, dzīvot bija vieglāk, teiksim tā. Un tātad jūs atzināt, Padomju Savienības režīms bija noziedzīgs. Tāpat laikā šis 9. maijs ir vistiešākā Padomju Savienības svētki. Tikai 65. gadā Brežņeva laikā, tā bija blakus tema par Stalinu viņa svētki tika ieviesti kā ļoti liela propagandas svētki, lai cilvēki aizmirstu šīs kara šausmas, terora upurs. Kas ir saistīts 9. maijam ar komunismu? Tā ir svētki, kuru laikā Krievi atzīmē, ka viņi izdzīvoja kā tauta vispār. Bet vai latviešiem būtu jājūtās ļoti priecīgiem, gandarītiem par 9. māju, kad mēs īsi pirms neatkarības atgūšanas bijām tikai 52% savā zemē? Pret mums tika īstenot tā pati... Tie tās ir ļoti bīstama lieta, mums tika īstenot šī pati rusifikācija, iznīcināšanas kampaņas, izsūtīšanas. Jautājums, vai Krievi, kas svin 9. mājā, labi, viņi svin, vai viņi kaut kur paturprātā to, par ko saka Jānis? Vismaz. Ir, teiksim, vairākums no Krieviem, tie ir piedzimuši Padomju Savienībā un ir audzināti, teiksim, tāda Padomju impērijas garā. Es neteikšu, ka tas ir slikti vai labi, tā ir realitāte. Mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo un ir Latvijas pilsoņi. Jā, viņi nesaistā šo, teiksim, uzvaru karā ar Latvijas iekarošanu vai pie... jā. Varbūt, ka tur ir tā problēma kaut kādā mērā. Te vajadzētu vienu lietu tomēr skaidrāk pateikt. Te izskanēja, ka, teiksim, šie svētki, un es pieņemu, varbūt daudz apziņā tā tas ir, ja, ka tas ir tā kā, apziņa, ja Krievu tauta gribēja tā kā iznīcināt, ja. Tas nav gluži tas, ka mēs priecājamies, ka mēs izdzīvojam karā, jo mēs paskatāmies simbolus, kas ir sarkanie karogi vai Krievijas karogi, vai mēs paskatāmies tās runas vai paklausamies, kas tur ir teiktas, ja. Šis mīts ir dzīvs, kad Padomju Savienība gandrīz vai bija vienīgā uzvarētāja, viņai bija izšķirošā loma, teiksim, kara uzvarā, un ka Padomju Savienība atbrīvoja Austrumu Eiropu, tā skaitā Latviju. Vajadzētu 9. maijā apzināties ne tikai to, ka mēs izdzīvojam, vai ne tikai, ka mēs uzvarējam karu, bet kad arī mēs, Krievi, sarkanarmieši, cīnījāmies tikpat totalitāri noziedzīga režīma Padomju Savienības un, teiksim, Staļina impērijas tātad militāra formējuma sastāvā. Paturpināsim vēl šo sarunu pēc pavisam īsa sižeta par interpretācijām, mītiem un realitātēm. Daina Jaņkalne ir sagatavojusi vēl vienu sižetu. Gundars Rēders, Daina Jaņkalne. Daina Jaņkalne un Gundars Rēders. Eiropa. Mīti un realitāte. Mīti un realitāte.